Labdien, kolēģi! Esat sveicināti 2023. gadā atkārtotajā instruktāžā par ugunsdrošību un aizsardzību SIA Kroschem uzņēmumā. Par prezentācijas saturu tad pieskarsimies nedaudz statistikai, par ugunsdrošības instrukcijas galvenajiem mērķiem, par ugunsgrēka izcelšanās iemesliem, preventatīvajiem pasākumiem, par ugunsdzēsības līdzekļiem, par lietojamajām zīmēm, kā arī par evakuācijas ceļiem un izejām. Iespējams, jau daļa no jums atcerēsies prezentāciju no iepriekšējā gada, un tad šogad ir atsevišķas lietas, kas ir papildinātas, un atkārtošanai un zināšanai papildināšanai šis būs ļoti labs ne seminārs, bet webinārs, ko jūs varat uzlikt fonā, klausīties un arī skatīties. Un par statistiku runājot, tad ugunsgrēkos bojā gājušie līdz šim brīdim 2023. gadā ir 58, pagājušā gadā tie bija 74, līdz gada beigām vēl ir atlicis daži mēneši, cerams, ka šis skaitlis paliks tāds pats. Taču, bojā gājušo cilvēku skaitam ir tendence samazināties Latvijā, kas ir ļoti labs rādītājs. Attiecībā par notikušo un reģistrēto ugunsgrēku skaitu pavisam arī līdz šim brīdim tie ir 3945, un arī tendence ir samazināties, iespējams cilvēki kļūst apzinīgāki, izglītotāki, izvēlas drošākus darbu veidus vai kā citādi, un ir prieks redzēt šo te statistiku. Svarīgi būtu atzīmēt, ražošanas ēku reģistrēto ugunsgrēku skaits ir samazinājies gandrīz uz pusi. Tas pats attiecās arī uz transporta līdzekļu un transporta nozares reģistrētiem ugunsgrēku gadījumiem. Noliktavās arī ir ļoti, ļoti labs lēciens. Arī kūlas ugunsgrēki ir samazinājušies gandrīz uz pusi, varētu tā teikt. Par ugunsdrošību, kas nosaka mums ugunsdrošības prasības Latvijā, tad tas galvenokārt ir ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, ministru kabineta noteikumi numur 238, kas arī ietekmē mūsu privāto dzīvi attiecībā uz detektoru lietošanu un uz ugunsdzēsības aparātu esamību. Būvēm tas ir Latvijas būvnormatīvi, kas ir būvju ugunsdrošība, ēku iekšējā elektroinstalācija, kā arī citi normatīvi un likumi, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, un normatīvi, kas ir iestrādāti mūsu uzņēmuma ugunsdrošības instrukcijā. Par definīcijām, kas tad mums ir ugunsdrošība? Ja mums ir noteiktas prasības likumdošanā, un mēs šīs prasības izpildam, tad varam teikt, ka esam ugunsdroši. Tad tā ir atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu un sekmīgu dzēšanu. Ugunsdzēsība savukārt ir organizēta darbība, kuru veids, lai likvidētu aizdegšanās avotus. Un objektā ugunsdrošības instruktāžu mēs veicam neretākā reizi gadā, tad reizi gadā jūs klausāties atkārtoto instruktāžu un arī esat klausījušies mani, kad esat uzsākuši savas darba attiecības. Praktiskās nodarbības organizējam neretākā reizi gadā, un tās ir izpausties dažādās veidos, kā ar signalizācijas ieslēgšanu, ar evakuāciju, ar piedomojumu vai arī ar ugunsdzēsības aparātu izmantošanu. Ugunsdrošības instrukcijas galvenie uzdevumi, un tās mērķis ir novērst līdz minimumam samazināt jebkāda veida ugunsgrēka iespējamību mūsu uzņēmuma teritorijā un telpās, kā arī nodrošināt darbinieku pareizu rīcību šādos gadījumos. Mūsu galvenais arī uzdevums ir nodrošināt ugunsdrošības noteikumu, ievērošanu un izpildi uzņēmumā. Un jūsu kā darbinieku pienākums ir apgūt, zināt un ievērot ugunsdrošības instrukciju un ugunsgrēka gadījumā izpildīt visas instrukcijas prasības. Un prasības jāievēro visiem, gan jums kā darbiniekiem, gan personas, kas veic ārpakalpojuma darbus uzņēmuma teritorijā, gan arī klienti vai citi viesi. Un vēl svarīgs aspekts ugunsdrošībā ir ēku apkure. Tad ēka numur 2 Pirojas apkure ir elektriskie sildītāji un gaisa kondicionieri. Ēkā numur 3 sadzīves telpās arī ir elektriskie sildītāji. Ēka numur 4 mekatronikas darbnīca un noliktavā ir ierīkota gāzes apkure un elektromehāniķa darbnīcā papildus elektriskie sildītāji.
Ēkā numur 2, kas ir fasētava ķīmisko vielu fasēšanas zonā, ir ierīkota gāzes apkure, tāpat arī ēkā numur 3 ar blūru ražotnē. Visur, kur ir uzstādīti gāzes apkure un gāzes apkures katli, ir uzstādītas arī gāzes noplūdes signalizējošie detektori. Tad ienākot iekšā telpā, ja būs kaut kāda veida gāzes noplūde, jūs šos detektorus dzirdēsiet. Un svarīgi arī, ja kāda veida apkures ierīces ir lietot un izmantot saskaņā ar instrukciju un ražotāju noteikumiem, lai objektā nepaukstinātu kaut kādu ugunsgrēka risku iestāšanās bīstamību. Ieejot telpā, sajūtot gāzes smaku, nekavēties pārtrauciet darba procesu, informējiet tiešo darba vadītāju, neuzsākat nekādas gaismas ieslēgšanas vai kaut kādu citas darbības, kas var instalēt dzirksteli. Un iespēja robežās izveidiniet telpas, atverot logus un durvis, ja tas neapdraud jūsu dzīvību un veselību. Jums ir pienākums, kā viens no pienākumiem ir aizliegts lietot paštaisītas vai bojātas apkures ierīces, un arī neatstāt apkures ierīces bez uzraudzības. Tad tajos gadījumos, ja ejat pusdienu pārtraukumā, ja jums nav neviens kolēģis jūsu kabinetā, tad apkures ierīci būtu vēlams noslēgt vai nu standby režīmā vai samazināt tās jaudu. Redzēsiet uzņēmumā šādas te zīmes. Ja redzēt šādas zīmes, tam ir bijis iemesls, tad mums ir daudz kur uzstādīti šāda veida elektriskie sildītāji. Un šie sildītāji nav paredzēti priekšmetu vai apģērba žāvēšanai, un apģērbu žāvēšanai ir speciāli izbūvēta silta žāvētava, kas atrodas ēkā numur 3 ar blūru ražotnē. Par sprādzienu bīstamajām iekārtām, tad mums ir stacionāras gāzes tvertnes, kas ir paredzētas tehnoloģiskajam procesam AdBlue ražošanas vajadzībām, kas atrodas pie uzņēmuma ieejas. Gāzes tvertnē 1. un 4. ēkas apkurei fasētavā, atrodas fasētavas galā, tālāk būs slaids ar karti, kur jūs redzēsiet, kur atrodas šie objekti. Arī ir gāzes balons skapis autoiekrāvējiem un dīzeļdegvielas uzpildes stacijas modulis, stacijas vieta. Un tālāk izskatās gan dīzeļdegvielas uzpildes vieta, gan arī gāzes balons skapis. Kur tas atrodas uzņēmuma teritorijā? Tad lūk, redzam ar gaiši zilu kvadrātu pie ēkas numur 6 un numur 3 atrodas dīzeļdegvielas tvertne. Gāzes tvertnes atrodas uzreiz pa kreisi no ieejas uzņēmuma teritorijā, kā arī ēkas numur 2 pašā galā. Un gāzes balons skapis atrodas pie termināla, kas ir ēka numur 1. Par ugunsgrēka nosacījumiem, tad, lai varētu izveidoties ugunsgrēks un pastāvēt uguns, ir vienlaicīgi jāspildās 3 dažādiem faktoriem. Ja skatāmies attēlā pa labi, tad ir nepieciešama noteikta temperatūra, ir nepieciešama degviela un skābeklis, kas var tekt. Ja mums ir visi 3 šie vienlaicīgi, tad ugunsgrēks pie jebkura mazākā ierosinātāja var notikt. Tas pats attiecās arī uz sprādzieni. Tad mums ir nepieciešama noteikta skābekļa koncentrācija gaisā, noteiktas organisko šķīdinātāju vai gāzes arī koncentrācija gaisā un ierosinātājs, kas būtu dzirkstele vai kaut kas degošs. Tad ugunsgrēka izcelšanās riski mūsu uzņēmuma teritorijā. Viss populārākais ir ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi. Tad tā būtu smēķēšana un tīša dedzināšana. Mūsu uzņēmuma teritorijā smēķēšana ir aizliegta. Tā var būt neuzmanīga rīcība ar uguni, uguns bīstamo darbu veikšanas laikā, tehnoloģisku procesu pārkāpumi, apkuras iekārtu un ierīču arī eksploatācijas un lietošanas pārkāpumi, neatbilstoša materiālu glabāšana, arī viegli uzliesmojošu vielu nepareiza izmantošana, nekontrolēta aizdegšanās, sajaukšanās vai eksplozija. Tā var būt arī bojājumi elektrības vados, izsavienojumi, elektrostatiskā elektrība, zibens izlāde, kā arī ugunsbīstamie darbi un ugunsgrēks auto stāvvietā. Un par preventatīvajiem pasākumiem dažus var minēt arī, kad katrā uzņēmuma ēkā ir galvenie elektrosadales skapi, kur ir aprīkoti ar aizsardzību ierīcēm pret izsavienojumu un pārslodzi, tad tur ir automātslēdži un drošinātāji. Elektrosadales skapi ir aizslēgti, taču nepieciešības gadījumā viņi ir viegli atverami.
elektroiekārtu eksploatācija notiek saskaņā ar lietošanas instrukcijām. Ja jums tiek iedots perforators, tad perforators ir izmantojams tikai tam paredzētajam lietošanas veidam. Veicam arī katru gadu elektriskās pretestības un termogrāfijas mērījumus. Elektroierīces parasti pēc darba darbiniekiem ir jāizslēdz, ja vien nav speciāli tai paredzēts stand-by režīms. Iepriekš minētais smēķēšanas aizliegums ir preventatīvs pasākums. Arī ceļu uzturēšana tīra un viegli pieejama pie ēkām, lai bez apgrūtinājumiem var piekļūt operatīvais transports. Automātiskiem vārtiem arī vienmēr ir nodrošināta manuāla atvēršana gadījumā, ja elektrība nestrādā. Tātad, ja izmantojam kaut kāda veida elektroiekārtu, pārbaudam, vai elektroinstalācija nav bojāta, tas neprasa daudz laiku, līdz 1 minūtei apskatāmies, nezinu, fleksim vadu, vai ir viss kārtībā vai nav viss kārtībā. Ja konstatējam, kad ir vadi pārgriezti vai sagriezti, tad dodam vārtu, vai elektromehāniķi veic remonta darbus, vai arī izmantojam citu ierīci, kas ir labā darba stāvoklī. Aizliegts ir lietot nestandarta sildierīces. Mums ir pietiekami daudz dažādu standartizētu sildierīču, kurus var izmantot jūsu vajadzībām. Elektrosadales telpās ir aizliegts uzlabot degspējīgas vielas un priekšmetus, kā arī darba paņēmieni jāveic tādi, kas nerada ne statiskās elektrības uzkrāšanos, ne arī tās izlādi. Aizliegts darba vietās neparedzētās vietās atstāt degspējīgus atkritumus, tad visiem bīstamajiem atkritumiem un degspējīgiem atkritumiem ir speciāli tam paredzētas savākšanas vietas, par kurām, ja jūs nezināt, varat konsultēties ar mani vai ar jūsu tiešo darba vadītāju. Un šīs vielas, gan degspējīgas vielas, gan to atkritumus ir atļauts uzglabāt speciāli paredzētās vietās, gan noliktavās, gan arī, teiksim, tiešā jūsu darbu izpildes vietā. Idejiski, ja nepieciešams organiskais šķīdinātājs, paņemam viņu tik, cik ir nepieciešams, aiztaisam ciet kannu, pudeli vai mucu, lai nerastos sprādzienu bīstams maisījums jūsu darba vidē. Par vielu savietojamību šeit ir uzskats materiāls tabula, kādas vielas tad drīkst un nedrīkst uzglabāt tieši blakām. Par šo te tabulu vairāk jums mācēs pastāstīt mūsu uzņēmuma ķīmisko procesu tehnoloģija Baiba, un konsultāciju gadījumā var griezties vai nu pie viņas vai pie manis, ja nav saprotams, kur kādu vielu novietot vai kur būtu pareizi un droši to novietot īstermiņā un ilgtermiņā. Par elektrības atslēgšanas vietām arī tālāk būs slaids ar karti, kur šīs vietas atrodas, un principā katrā ēkā ir viens galvenais elektrosadales skapis, ar kura palīdzību var atslēgt elektrības padevi uz visu ēku. Svarīgi atcerēties to, ka elektrosadales skapīs, kas atrodas pie elektromehāniķa darbnīcas 4.1, var atslēgt elektrību gan uz termināli, gan uz 5. noliktavu, gan arī uz 7. noliktavu. Vēl jāpiebilst, ka visām elektrosadales skapju vietām ir jābūt brīvi pieejamām, kur tad bez aizkavēšanās var atvērt elektrosadales skapi un veikt nepieciešamas darbības. Un vēl svarīgi atcerēties to, ka atslēdziņas šiem skapiem vienmēr atrodas uz paša skapja vai kaut kur blakām. Teiksim, piemērs attēls pa kreisi dzelzceļa termināls, tur atslēdziņa atrodas tieši virs skapja labajā pusē. Kartē cerams, ka ir saprotami un labi redzami, tad elektrosadales atslēgšanas vietas atzīmētas ar zibentiņiem, kur tās atrodas katrā no ēkām. Par ugunsbīstamajām vielām uzņēmumā, tad uzņēmums ir arī paplašinājis savu saimniecisko darbību un tiek izmantotas daudz un dažādas uzliesmojošas un ugunsbīstamas vielas. Kā pirmo varam minēt uzliesmojuši šķidrumi, tad tie ir dažādi veidi spirti, koncentrēta etiķskābe, etilacetāts. Tās ir visas vielas, kuras normālā veidā un agregāta stāvoklī ir viegli uzliesmojošas. Tu vēl nāksi? Jā, tūlīt man pie barbas jātiek. Labi, davai ātri.
Un turpinot par ugunsbīstamajām vielām uzņēmumā, tad ir oksidējušas cietas un šķidras vielas. Kā piemērus var minēt dažādu minerālu mēslojumu sastāvdaļas, kas ir kālija nitrāti, nātrija nitrāti, amonija nitrāti, kā arī šķidra viela, kas ir ūdeņraža pārskābe 50% un citas koncentrācijas ūdeņraža pārskābes 35, 20% un tam līdzīgi. Tālāk ir degvielas produkti, kas ir gan dīzeļdegviela, gan benzīns, kas tiek izmantots uzņēmumā, kas ir viegli uzliesmojoši, sašķidrināta naftas gāze vai propāna gāze, kas ir uzliesmojošas gāzes, kas tiek izmantotas gan tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai, gan arī autoiekrāvēju darbināšanai, un arī acetilēns un skābeklis, kas ir principā gāzes metināšanai. Šeit ir ķīmisko bīstamo vielu izvietojuma plāns uzņēmumā, tad katrai no šīm ēkām ir paredzēts, kāda veida vielas tur tiks uzglabātas, kas tad arī ir jāatcerās. Un, teiksim, ja jūs pat nezināt, kur kaut ko uzglabāt, noteikti konsultēties ar Baibu, ar mani vai ar Rolandu, un mēs jums mācīsim atbildēt, kur noteiktas jūsu vielas ir liekamas. Vēl par ugunsbīstamajām vielām uzņēmumā darba procesā piemēri ar ugunsbīstamajām vielām. Uzliesmojušu ķīmisku vielu un degvielas radītu atkritumu uzglabāšanu un izmantošanu, kas ir viens no veidiem. Uzliesmojušu vielu pārfasēšanu no lielāka filpuma traukiem uz mazākajiem, piemēram, no autocisternas uz IBC vai no IBC uz mucām vai kannām. Uzliesmojušu vielu paliekas saturošu mucu, rezervuāru metināšanu vai metālu griešanu, kas ir arī pieskaitāms pie ugunsbīstamu darbu veikšanas. Uzliesmojošu šķīdinātāju izmantošana laboratorijās, teiksim, iespējams nelielais izmantotais vielu daudzums neradīs fizikālas bīstamības, taču ugunsbīstamība vēl joprojām saglabājas, kā arī uzliesmojošu produktu uzglabāšanu un izmantošanu, kas ir darbības tieši ar to vēstiku šķidrumu, atvadotāju un dezinfekcijas līdzekļu ražošana, iepriekš minēto vielu zemākas koncentrācijas produktu ražošana, kā arī uzliesmojošu vielu pārvietošana starp darba vietām, ar arī ugunsbīstamo vielu tāds risks un gāzes balonu apmaiņa autoiekrāvējiem. Par prasībām un ieteikumiem darbā ar ugunsbīstamajām vielām, tad daži piemēri, ko jūs varat sev ikdienā, teiksim, paņemt un ievērot, lai jūsu darbs, ko jūs veicat ar ugunsbīstamajām vielām, kļūtu drošāks. Tad veicot gāzes balonu apmaiņu autoiekrāvējiem, lietojot instrumentus, kas nerada dzirksteli, piemēram, instrumenti no bronzas, un arī sargājot jebkādus balonus, vai tas ir metināšanas, vai tas ir autogāzes,
no siltuma un dzirksteļu avotu iedarbības uz tiem. Savukārt degspējīgus šķidrumus jūs varat sagatavot speciāli šim nolūkam paredzētajās telpās ar atsevišķu ventilācijas sistēmu, un ierīces un rīki, kurus izmanto, parasti ir ar aizsardzību pret elektrostatiskās elektrības noplūdi, un tiem parasti ir EX marķējums virsū. Veicot jebkāda veida darbus, rokām un apģērbam ir jābūt tīram no eļļām, no naftas produktiem un citām uzliesmojošām vielām, jo tas var palielināt risku, kad viegli uzliesmojošas vielas var aizdegties saskarē ar kaut kādu piesārņojumu, kas ir jūsu apģērbā vai darba cimdos. Veicot viegli uzliesmojošu vielu pārliešanu, izvairieties no tās statiskās elektrības uzkrāšanās, respektīvi pārliešanas procesa laikā jums ir aizliegts kategoriski tīrīt plasmasas un metāla taru, kā arī jums ir jāizmanto zemējuma kabeles, taras vai transporta pasargāšanai no statiskās elektrības. Parasti zemējuma pieslēguma vietas tiek atzīmēts ar brīdinājumu zīmi, kas ir lūk šeit apakšā labajā pusē, un ražojot jebkāda veida produkciju, kas ir klasificējas kā viegli uzliesmojoša vai uzliesmojoša, vielas pievienojiet klāt, uzliesmojošās vielas pievienot klāt kā pašas pēdējās, ja tas ir iespējams tehniskā procesa dēļ, tādējādi jums jau ir kaut kāds apjoms ar ūdeni, kuru atšķaidot ar degošo vielu, tiek samazināta tās bīstamības kategorija. Savukārt vēl par tādām sprādzienu bīstamajām lietām, kas ir uguns bīstamajām vielām saistīti, ir zonējumi. Tad tabulas puse pa kreisi ir sprādzienu bīstamās zonas. Ir 0., 1. un 2. zona. Tad 0. zona ir tāda, kur sprādzienu bīstamība pastāv visu laiku vai ļoti, ļoti ilgstoši. 1. zona ir tāda, kur var sprādzienu bīstamība rasties normālos darba apstākļos, veicot noteikts darba procesus. Un 2. zona ir, kad sprādzienu bīstamība nevar rasties normālos darba apstākļos, bet, ja rodās, tad uz ļoti īsu laiku. Piemērs no virsmu degvielas uzpildes stacijas, tad mums ir degvielas uzglabāšanas rezervuārs, kurā ir degoša viela šķidrā formā, kas tur atrodas. Savukārt tukšā mucas daļa uzglabāšanas rezervuārā vienmēr ir 0. zona, jo tur vienmēr pastāv vielas tvaiku noteikta koncentrācija, kas ir sprādzienu bīstama. Savukārt, veicot vai nu rezervuāra uzpildīšanu vai auto uzpildīšanu, tieši uzpildes process ir klasificējams kā 1. sprādzienu bīstamības zona, jo tur tomēr uzpildes laikā var veidoties kaut kāds tvaiks vai teiksim, degvielas gaisa tvaiku sajaukšanās ar gaisā esošo skābekli, kas paaugstina sprādzienu bīstamības iespējamību. Un 2. zona ir zona, kas ir tālāk prom no uzpildes vietām, tad teiksim, veicot rezervuāra uzpildi, kaut kāda daļa tvaiku var tikt aizpūsta kaut kādā noteiktā zonā, kur tad īslaicīgi pastāv sprādzienu bīstamības risks. Vēl saistībā ar zemējumu un taras pasargāšanu no elektrostatiskās enerģijas, tad, automašīna, vai tā ir autocisterna dīzeļdegvielai vai benzīnam vai jebkādam citam veida spirtam, kas tiek piegādāts, ir kaut kāda veida, lādētas daļiņas. Šīm te daļiņām ir vienmēr jābūt novadītām kaut kur uz zemi, un to parasti izdara ar speciāli tam paredzētām zemējuma kabeli. Zemējuma vietas mums uzņēmumā atrodas vairākas, un jums ir jautājumi, kur pieslēgties, tad noteikti konsultēties ar mani vai ar Aldi Pirtnieku. Principā, veicot jebkāda veida šķidras uzliesmojošas vielas izliešana no autotransporta cisternām, pašai autotransporta cisternai ir jābūt sazemētai, kā arī tarai būtu vēlams, ka tā ir sazemēta. Bieži vien tas tiek realizēts tādā veidā, ka, teiksim, IBC konteineri tiek novietoti uz zemes, uz asfalta, kas tad kalpo arī kā zemējums. Bieži vien mēdz arī no autocisternām un taru savstarpēji sazemēt, lai izlīdzinātu potenciālu, kas ir uzkrājies vai nu uz pašas taras vai uz autotransportu. Un visdrošākais variants ir, kad gan tara, gan autocisterna ir
sazemēta, un arī viņas ir savstarpēji savienotas, lai izlīdzinātu jebkāda veida elektrostatisko potenciālu. Vēl par preventīviem pasākumiem ir svarīgi atcerēties par sprādzienu bīstamo maisījumu rašanos gaisā, kā iepriekš minējām par zonām. Šeit ir drusciņi konkrēti piemēri. Tātad attēls pa labi, ja mums ir tikai vielas tvaiki gaisā, sprādzienu bīstams maisījums nevar rasties, taču risks saglabājās, bet ja mums ir tikai gaiss, arī tad sprādzienu bīstamība nenotiek. Sprādzienu bīstamības tas diapazons ir, ja ir noteikti vielas koncentrācija gaisā. Tad šeit ir piemēri par to, cik tad kādai vielai ir šī sprādzienu bīstamā koncentrācija gaisā. Piemēram, skatāmies metanols, tam ir no 6 līdz 36,5% ir tā sprādzienu bīstamības robeža. Savukārt degvielai ir no 1 līdz 7,5%, dīzeļdegvielai, kura pati maz tvaiko, ir no 0,5% līdz 5,5%. Par ugunsbīstamajiem faktoriem. Ja notiks ugunsgrēks, var būt tumsa uguns, jūs redzēsiet atklātas liesmas, sajutīsiet karstumu, jūs varat redzēt un ieelpot degšanas toksiskos produktus, dažādus dūmus, varbūt grūtības elpot sakrā ar samazinātu skābekļa koncentrāciju, varbūt sprādziena faktori, sprādziena vilnis, ēku krītošas konstrukcijas, un neatkarīgi no tā, cik jūs esat bijis labi sagatavots vai zinošs, vienmēr katrs gadījums ir individuāls un pastāv augsta iespējamība par laika trūkumu un paniku. Savukārt par uzņēmumā esošām ugunsdrošības sistēmām, tad mums ir automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma, kas ir iedarbināma ar sarkanām pogām, attēls pa labi. Šī te sistēma ir ierīkota ēkā numur 2, 3 un 4, kā arī nesen ierīkota 6. un 7. noliktavā. Mums ir ugunsdzēsības aparāti, un mums arī ir detektori, kas atkarībā no tehnoloģiskā procesa ir vai nu dūmu vai siltuma detektori. Ugunsdzēsības aparātiem, lai saprastu, kad un kāpēc ir jālieto kaut kāds konkrēts ugunsdzēsības aparāts, ugunsgrēku klases ir sadalītas kategorijās A, B, C un D. A klase ir ugunsgrēki, kuros deg cieti materiāli, B klase, kuros deg šķidrumi vai kūstoši materiāli, C, kuros deg gāzes, un D ir metāla degšana augstās temperatūrās. Mums uzņēmumā ir ugunsdzēsības aparāti, kas spēj cīnīties ar B, A, B un C klases ugunsgrēkiem, kā arī tādi aparāti, kas cīnās tikai ar A un B klasi. Un tie ir CO2, ogliskāmās gāzes ugunsdzēsības aparāti. Svarīgi arī atcerēties to, ka viņi savstarpēji atšķirās, un abi divi attēli aparāti augšējā, abajā pusē ir CO2, ja ogliskāmās gāzes aparāti, tad viņiem ir šāds te konus vai taurīte. Savukārt pulveru ugunsdzēsības aparātiem ir vai nu tikai parasts vārs vai arī šļūtenīte. Un svarīgi atcerēties arī to, ka dzēšot ugunsgrēku ar CO2 aparātiem, pats tas CO2 var atzist līdz pat -72 grādiem, pēc roku ir kategoriski aizliegts turēt pie šīs te konusiņa vai piltuvītes, jo jūs varat dabūt apsaldējumus. Par ugunsdzēsības aparātiem, jebkuras ugunsdzēsības aparātu vietas ir apzīmētas ar kādu no šīm abām divām zīmēm augšējā labajā pusē. Tās ir pārskatāmi, viegli un brīvi pieejamas vietas, un bieži vien tie ir uzstādīti tiešā uguns nedrošās vietas tūmā. Ir aizliegts lietot ugunsdzēsības aparātus, kuri jau ir bijuši bojāti vai iepriekš lietoti, kā arī tādu, kuram nav veikta tehniskā apkope. Tehnisko apkopi ugunsdzēsības aparātiem mēs veicam katru gadu maija mēnesī. Par to jums nav jāuztraucās. Aizliegts ugunsdzēsības aparātu izmantot neparedzētam mērķim, un pēc katras lietošanas noteikti nododat atpakaļ man, ģirtam, tehniskās apkopes veikšanai un pārbaudēm. Darbība ar ugunsdzēsības aparātu ļoti elementāri, tad ņemam ugunsdzēsības aparātu, turam aiz apakšējā roktura. Svarīgi ir neturēt aiz abiem diviem rokturiem, jo tad jūs varat saspiest sprostgradzenu un jūs nedabūsiet ārā viņu tik ātri, cik tas būs nepieciešams, lai ierobežotu kaut kādu ugunsgrēku. Pagrieziet ugunsdzēsības aparātu uz gali vai uz uguni vai uz degošo objektu. Un tad turot vienā rokā šļūtenīti, ja tas ir pulvera aparāts, vai tēmējot uz to vietu
ja tas ir CO2 aparāts, spiediet sviru un veicat dzēšanas procedūru. Svarīgi dzēšanu veikt ir sākotnēji no 2 līdz 1,5 metra attālumā, jo, ja tas ir degošs šķidrums, tādā gadījumā ar to lielo spiedienu, kas ir iekšā ugunsdzēsības aparātā, jūs to degošo šķidrumu varat izpūst pa lielāku laukumu, kā rezultātā būs jācīnās ar 2 reiz lielākām sekām un uguni. Un atcerieties to, ka ugunsdzēsības aparāts ir paredzēts, lai likvidētu aizdegšanos ugunsgrēka pirmsākumā. Tas nav līdzeklis, lai cīnītos ar lieliem ugunsgrēkiem. Un attiecīgi labie un sliktie veidi, kā lietot ugunsdzēsības aparātu, ja kaut kas deg, centieties atrasties pa vējam, lai vējš pūš dūmus prom no jums. Dzēsiet degošo materiālu, nevis liesmas, attiecīgi cīnieties ar cēloni, nevis ar sekām. Ja ir jādzēš kaut kāds noticējums no tehnoloģisko procesu caurojuma, tad sākumā arī eliminējiet aizdegšanās avotu un pēc tam cīnieties ar sekām. Ja ir vairāk kolēģi, jūs varat kooperēties un dzēst abi vienlaicīgi vai vairāk cilvēku, vai arī, teiksim, otrs darbinieks jums konstanti pienes tūmā esošos ugunsdzēsības aparātus. Varam izmantot vielu dzēšanai ūdeni. Ja praktiski jebkuru viegli uzliesmojošu vielu varam dzēst ar ūdeni, to atšķaidot. Ar ūdeni gan nedrīkstam dzēst koncentrētas skābes un sārmus, jo tad var rasties liels siltuma daudzums, kas arī var izsākt ugunsgrēku. Un beigās tad ugunsdzēsības aparātus noteikti nododat man, to atkārtotai uzpildē vai pārbaudē. Par ugunsdzēsības pārklājiem uzņēmuma teritorijā atsevišķās vietās ir izvietoti šādi stikla pārvalki, kas ir ļoti efektīvi ugunsgrēka dzēšanai, ja tā ir elektrotehnika vai elektroiekārtas vai cilvēki, vai, teiksim, ātri vajag eliminēt ugunsgrēka izplatību. Un arī, teiksim, lai viņu pareizi izmantotu, ugunsdzēsības pārklājs ir jāietina sev rokās un jāliek pāri, teiksim, jūsu lietai, ko jūs vēlaties dzēst, un attiecīgi pieblūvējot malas, jūs noslēgsiet skābekļa padevi ugunsgrēkam un varēsiet nodzēst kaut kādu sensitīvu degošu lietu. Par ugunsdrošībā lietojamām zīmēm. Brīdinājuma zīmes ir tās zīmes, kas jūs brīdina par kaut kādu konkrētu risku. Tātad tie ir dzelteni 3 stūri, kas ir, manuprāt, pašsaprotami. Signalizē bīstami elektrība, vai ka ir degoša viela vai karsta virsma, gāzes balonu esamība, zemējums vai eksplozīvu vide. Ir vēl arī aizlieguma zīmes, kas ir sarkani pārsītoti apļi. Nesmēķēt, atklāta liesma aizliegta. Ugunsdrošības zīmes mums uzņēmumā ir gan tikai sastopams tās, kas ir 2 pa labi. Tad iedarbināšanas ierīce, kas ir signalizācijai un ugunsdzēsības aparāti. Tālāk ir sarkanās bultiņas. Tās bultiņas norāda virzienu uz tuvāko esošo ugunsdzēsības līdzekli. Un šeit svarīgi atcerēties, kad uzņēmuma teritorijā, ja jūs redzat bultiņu, kas ir virzienā uz augšu, tas nozīmē, ka jums ir jādodās uz priekšu. Savukārt, ja jūs redzat bultiņu, kas norāda uz leju, tas nozīmē, ka jums ir jāiet atpakaļ. Evakuācijas zīmes, visas zaļās zīmes, kas ir saistītas ar pirmās palīdzības aptieciņas atrašanās vietu, rezerves atslēgām, izejām un tam līdzīgi. Par ugunsbīstamiem darbiem, tad, ja jūs veicat jebkāda veida metināšanu vai metāla griešanu, par to ir jāsastāda ugunsbīstamo darbu veikšanas akts. To parasti veic speciāli iekārtotās pagaidu vietās, un darbus drīkst veikt laika periodā no 8 līdz 3, jo pēc tam ir jāveic šīs darba vietas uzraudzība uzreiz pēc darbu veikšanas, un pēc tam arī 4 stundu laikā pēc darbu veikšanas. Parasti darba vietu nodrošinam ar ugunsdzēsības aparātu papildus vienu, kas ir 55A un 233B dzēs spēju, un darba vietu vienmēr gan darbinieks, gan arī es kā ugunsdrošības speciālists atbrīvojam no degspējīgām un citām viegli uzliesmojošām vielām. Par darbu plānošanu vai nu jūs darat to paši, vai to veic arī ārpakalpojums. Par jebkāda veida ugunsbīstamiem darbiem ir noris jāinformē mani. Labie un sliktie piemēri. Šeit ir sliktie piemēri, tad tiek veikta metāla griešana, kur atrodas
tuvu pie elektrosadales pagarinātāja un arī, teiksim, kaut kāda metāla griešana, kas norisinās tuvu daudz degspējīgām vielām, šķīdinātājiem, krāsa bunģām un tam līdzīgi. Pirms veicat šādu veidu darbus, paskatieties, kāda riska jums ir apkārt darbu veikšanas vietai. Par zvanu 112. Ja zvanat 112, pirmais, kas vienmēr jums ir jāpasaka, tā ir jūsu atrašanās vieta. Tad tas ir Sijā Kroskem, Naftaluka, Olainas pagasts, Olainas novads. Ja jūs teiksiet uzņēmums blakām Olainas naftas bāzei, arī ugunsdzēsēji būs spējīgi identificēt to vietu pēc sīkākas informācijas saņemšanas. Ja jums ir zinām ugunsgrēka izcelšanās vieta, tad noteikti to paziņojiet, piemēram, deg ēka numur 3, 2. stāvs. Svarīgi ir paziņot ugunsdzēsējiem, vai ēkā ir palikuši cilvēki un vai ir cietušie, un tad kaut kāda detalizēta informācija par to, jo ugunsdzēsēju primārais darbs ir veikt glābšanu, nevis dzēšanu. Ir jāpasaka arī savs vārds, uzvārds un telefona numurs un kāda cita veida papildu informācija par ugunsgrēku un atbildes uz dispečera jautājumiem. Un atcerieties to, ka sarunu vienmēr beidz dispečers. Apziņošanas schēma, tad noskanot jebkurai trauksmes sirēnai uzņēmuma teritorijā, arī blakus uzņēmuma naftas bāzes apsardzes dienas tiek par to informēts, un viņi ir lietas kursā par to, kas notiek pie mums. Un ieslēdzot trauksmi, noteikti ziņojot uzreiz tiešiem savam darba vadītājiem vai uzņēmuma vadībai. Un, ja tiešām situācija ir tāda, kas ir nekontrolējama, zvaniet uz 112 un evakuējieties. Ūdens ņemšanas vieta, tā ir atzīmēta lūk šeit te, tad pie uzņēmuma autostāvvietas ārpus teritorijas blakām ir neliels ezers, kurā ugunsdzēsēji var nepieciešams gadījumā paņemt kaut kādu daudzumu ūdens. Ūdens ņemšanas vieta hidranti ir mums tuvākie 2 hidranti pie naftas bāzes auto uzpildes moduļa. Un tur ir 2 hidranti, viens ir putu hidrants, otrs ir ūdens hidrants, kuru tad ugunsdzēsēji var izmantot, lai veiktu dzēšanas darbus. Svarīgi piebildu to, ka ugunsdzēsēju mašīnās parasti šļūteņu garums tiek nodrošināts 200 metru apmērā uz vienu ekipāžu. Tad jebkurš hidrants, kurš tiek izmantots, kur ugunsdzēsēji izmanto, rādījus ir 200 metru rādījus, kurā tad var veikt dzēšanas darbus. Ja ir atbraukušas vairākas ekipāžas, tad attiecīgi šis rādījus palielinās līdz 400, 600 vai 800 metriem. Arī Olainas pilsētā atrodas daudz ūdeņķemšanas vietas hidranti, bet tie atrodas pietiekami tālu, lai, iespējams, nākotnē viņus nemaz neizmantotu. Jums rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. Likumdošana nosaka, ir lietas, kas jums jāveic obligāti, izceļoties ugunsgrēkam, tad atcerieties to, ka jums vienmēr ir maz laika, ne vairāk kā pusminūte. Jums ir jāieslēdz signalizāciju, ja tā jau nav nostrādājusi automātiski, jums ir jāzvana uz 112 un jums ir evakuācija jāveic. Tad tie ir 3 jūsu galvenie pienākumi, ko nosaka 238. ministru kabineta noteikumi. Par aizdegšanos nekavējoties ziņojot jūsu tiešiem darba vadītājiem vai uzņēmuma vadītājiem Richardam Andersonam. Ugunsgrēka gadījumā veiciet visus iespējamos pasākumus tūlītēji ugunsgrēka likvidēšanai vai ierobežošanai, vai tikai tādos gadījumos, ja tas nerada draudus jūsu veselībai, dzīvībai, tas nerada draudus ilgtermiņā jūsu dzīvībai, un ja jūs esat bijis apmācīts lietot ugunsdzēsības aparātu un jūties droši par to, tad jūs varat izvērtēt situāciju, vai jūs veiksiet šīs te ugunsgrēka sākuma stadijas dzēšanas darbus vai neveiksiet. Ja jums ir klienti, jūsu pienākums obligāti ir evakuēt arī klientus. Evakuācijas ceļos ir aizliegts izvietot grīdas segumu un dažāda veida dekorācijas, kas traucē vai apgrūtina cilvēku evakuāciju. Tad papildus skapji vai drēbju pakaramie, kas ir statīvi, tos izvietot evakuācijas ceļos ir aizliegts. Durvis parasti ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Un personu pienākums kopumā uzņēmumā ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai veikt darbības, kas var izraisīt paaugstinātu ugunsbīstamības risku. Evakuācijas ceļi un izejas mums uzņēmumā teritorijā
gandrīz pie katras ēkas ieejas iekšpusē ir evakuācijas plāni. Tad pārvietojoties par uzņēmuma ēku, noteikti apskatieties, kur atrodas jums tuvākie ugunsdzēsības līdzekļi, trauksmes iedarbināšanas pogas vai elektrības atslēgšanas vieta. Parasti evakuācijas kārtība nosaka atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas, taču vispirms ir jāevakuējas no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos cilvēka dzīvība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augststāviem. Ja nostrādājusi trauksme, nekavējoties pārbaudat trauksmes nostrādāšanas vietu, parasti uz paneļa būs vienmēr pateikta, kura zona ir nostrādājusi, un attiecīgi pie paneļa ir zonu saraksts, kura tad zona atrodas ēkas daļā. Un, ja jums ir pietiekami daudz zināšanas un sapratne par šīm zonām, noteikti aiziet uzreiz pārbaudīt, kas tajā zonā notiek, un pirms rīkojieties tālāk. Par evakuāciju, tad atskanot signalizācijai, nekavējoties beidzam darbu, paņemam personiskās mantas un drēbes, ja ir iespējams, apskatiet sev blakus esošās telpas pa ceļam uz drošas pulcēšanās vietu, vai kāds no jūsu kolēģiem nav palicis. Pamatiet ēku pa tuvāko evakuācijas izeju un sekojiet zīmēm. Esat arī mierīgs un neskrieniet, jo bieži vien ļoti piedūmotā telpā vai degošā telpā piedūmojums ir tik liels, ka katrs cilvēks aiz jums jūs nemaz varbūt nepamanīs. Būs varbūt situācija tāda, kad viens aiziet pa labi, viens aiziet pa kreisi, un pēkšņi pēc sekundes jūs esat dziļos dūmos un nezināt, kur atrodaties. Tāpēc visiem būtu jāpārvietojas vienā virzienā, lai maksimāli cilvēki tiktu ārpus telpām. Ja ir ļoti pīdūmota telpa, aizsadzat aiz elpošanas orgānus, muti un degunu ar jaku vai džemperiem, kas nu katrā gadījumā arī ir. Pulcējamies norādītajā vietā, kas ir atzīmēta lūk šādu te zīmi, un pārliecinamies, vai visi jūsu kolēģi, kas tajā dienā ir bijuši, ir evakuējušies. Un atpakaļ varam doties tikai tad, kad ir saņemta vai nu atbildīgo darbinieku atļauja vai valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atļauja. Evakuācijas vieta, tā atrodas lūk šeit te, kas ir pie ieejas uzņēmumā, tur, kur ir paplašinājums iebraucamajam ceļam, zāles plaķītī, ir mūsu pulcēšanās vieta, kura pulcējamies noteiktajās grupiņās. Visi biroja darbinieki pulcējas vienā grupā, termināla darbinieki pulcējās otrā grupā, savukārt visi ražotnes, fasētavas un elektromehāniķi darbinieki pulcējās trešajā grupā. Tas ir nepieciešams, jo ir cilvēki, kas zina, kuri darbinieki ir uz vietas vai ir izbraukuši, un var ātri pārskaitīt un saprast, vai visi viņu cilvēki pakļautībā ir evakuējušies. Noteikti neiet pie citas grupiņas tajā brīdī, jo jūs kāds no darbiniekiem var neieskaitīt un attiecīgi nodot maldīgu informāciju ugunsdzēsēju dienestam, un ja veiks šī te darbinieka meklēšana, lai gan darbinieks jau arī sen ir evakuējies. Te ir drusciņā detalizētāk par ugunsdzēsības līdzekļiem katrā telpā, cik daudz viņi ir, par pirmās palīdzības aptieciņām, to pieejamību elektrības atslēgšanas vietām un galvenajiem evakuācijas ceļiem. Mums ir arī primārā un sekundārā drošas pulcēšanās vieta. Primārā bija tas, ko mēs iepriekš redzējām, un sekundārā ir pulcēšanās vieta pie iebraukšanas gan mūsu, gan naftas bāzes teritorijā autoparkā. Materiāla vērtība evakuācija, to jūs varat veikt tikai tādos gadījumos, kad tas neapdraud jūsu dzīvību un veselību, un tikai tad, kad valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta personāls ir devis tādu rīkojumu. Tuvākais depo zināšanai atrodas Olainē, Rīgas iela 14 km attālumā, ierašanās laiks līdz 15 minūtēm. Svarīgi ir atcerēties to, ka blakus uzņēmumam Sijā Pirmas ir iekšējais ugunsdzēsības un ugunsdrošības departaments, un viņiem arī ir ugunsdzēsības automašīna, kas nepieciešamības gadījumā var pieslēgties dzēšanas darbu veikšanai. Otrs tuvākais depo atrodas Zemgales priekšpilsētā Rīgā pie tirzniecības centra Spīces. Tur atkarībā no satiksmes ierašanās laiks 20 līdz 40 minūtes atrodas 18 līdz 28 km attālumā. Paldies par jūsu veltīto laiku un veiksmi darbos. Paldies!